likvidēti, ja, kur praktiski, kuras uzdevums bija stāstīt cilvēkiem par veselīgu dzīvesveidu un veidot visādi veidu akcijas. Skaidrs, ka tas ir viens virziens, kur ir jāatjauno šī aģentūra un jādod viņai darbs ir un pie ekonomiskās situācijas uzlabošanas un budžeta rādītāju uzlabošanas. Tas ir viens. Otrs ir nepieciešams novirzīt arī finanšu līdzekļus sabiedriskām organizācijām un tieši arī jauniešu organizācijām, jo skaidrs, ka visa nauda pārsvarā paliek sabiedriskām nevalstiskām organizācijām, kas ir projektos, visa nauda paliek Rīgā, gandrīz ar projekti tiek rakstīti, ja, bet reģioni tiek piesaistīti kā kādi līdz projektētāji, bet lielā nauda paliek Rīgā. Līdz ar to ir nepieciešams nevalstiska organizācija tīklu veidot tā un finansējumu tā, lai būtu vienmērība arī reģionos. Nu, tas viens tāds liels un globāls uzdevums. Skaidrs, ka ir nepieciešams akcijas nodokļu palielināšana, nepieciešams izskaust visus točkus, kas ir ļoti smags darbs, bet tā tas ir. Es, piemēram, ar ministru pēdējo 3 mēnešu laikā esam apbraukājuši slimnīcas visas Latvijā, un es neesmu nevienu cilvēku reanimācijā redzējis, kurš būtu pēc slimību komplikācijām. Visi cilvēki, kas ir bijuši reanimācijā, ko mēs apmeklējam, ir alkohols. Dilērijums, kaušanās, noslīgšana, atdzīvināšana praktiski. Es domāju, ja mums nebūtu šīs problēmas, mēs naudu taupītu ekonomikai un veselībai ļoti lielu, ja, jo vissmagākās, naudas ietilpīgākās procedūras tiek dzērājiem, ja, par viņu kautiņiem, par viņu visu šo lietu. Bet skatāmies no otras puses, akcijas nodoklis Latvijā ir viszemākais alkohola no Eiropas Savienības valstīm. Ja. Tātad mēs gribam visu, un lai nekas par to nebūtu. Ja? Tātad, šeit ir jācīnās. Skaidrs, ka saka, ka akcijas nevar celt, ir nelegālais alkohols, bet ja mēs turpināsim šādu sistēmu, tad mums tas dzīves ilgums neuzlabosies.